Iedomājieties! Ziema ir klāt, ārā ir augsts un pūš spēcīgs vējš. Vējš svilpo un lietus sitas pret logu rūti. Šādā dienā vislabāk garšo silta zupa, vai ne? Kartupeļu un puravu zupa ir īsts klasikas šedevrs. Tā ir viegli pagatavojama, ļoti garšīga un aromātiska. Tā ir kā silts un maigs apskāviens. Šo zupu var baudīt dažādos veidos. Pasniedziet to ar kraukšķīgiem grauzdiņiem, vieglām pusdienām vai kā elegantu uzkodu pirms greznām vakariņām. Šī zupa patiks ikvienam, sāksim gatavot. Šajā receptē mēs izmantosim svaigus un vienkāršus produktus. Svaigi produkti ir garšas atslēga. Vispirms mums vajadzēs 3 lielus puravus. Puravi zupai piešķirs saldumu un aromātu. Izvēlieties stingrus puravus ar baltu pamatni. Jo svaigāki tie būs, jo labāks būs aromāts. Tālāk mums vajadzēs 1 lielu sīpolu. Sīpols ir daudzu zupu pamatsastāvdaļa, kas piešķir dziļāku garšu. Vislabāk izmantot balto sīpolu. Baltajam sīpolam ir maiga, salda garša, kas labi sader ar citiem dārzeņiem. Un visbeidzot, mums vajadzēs 4 lielus kartupeļus. Kartupeļi zupai piešķirs krēmīgu tekstūru un sātīgumu. Vislabāk izmantot cietes bagātus kartupeļus, piemēram, biņķe. Tie labi izjūg un padara zupu krēmīgāku. Un, protams, neiztikt bez sviesta. Sviests zupai piešķirs bagātīgu garšu un aromātu. Visbeidzot, pievienosim sāli, piparus un dārzeņu buļļonu. Dārzeņu buļļons zupai piešķirs dziļāku garšu. Kā jau teicu iepriekš, svarīgi ir izmantot svaigus produktus. Svaigi produkti padara jebkuru ēdienu garšīgāku. Izvēlieties spilgtus un sulīgus dārzeņus. Sezonas produkti vienmēr ir vislabākie. Izmantoto produktu kvalitāte ietekmē ēdiena garšu. Veltiet laiku, lai izvēlētos kvalitatīvus produktus, un jūsu zupa būs vēl garšīgāka. Sāksim ar puravu sagatavošanu. Puravi ir daudzpusīgs dārzenis, kas zupai piešķirs saldumu un maigu garšu. Puravi var saturēt smiltis un zemi, tāpēc tos ir svarīgi kārtīgi nomazgāt. Vispirms pārgrieziet tos gareniskus pusēm, tas atvieglos netīrumu izskalošanu. Kārtīgi noskalojiet puravus zem tekoša ūdens. Viegli atveriet lapas un rūpīgi nomazgājiet visus netīrumus. Augsts ūdens palīdzēs saglabāt puravu kraukšķīgumu. Kad puravi ir tīri, sagrieziet tos plānās ripiņās. Plānas ripiņas ātrāk izcepsies un vienmērīgāk uzsūks garšu. Pēc tam nomizojiet un smalki sagrieziet sīpolu. Sīpols zupai piešķirs dziļumu un saldumu, un tas lieliski sader ar puraviem. Nomizojiet kartupeļus un sagrieziet tos vienāda lieluma gabaliņos. Tas nodrošinās vienmērīgu termisko apstrādi. Kartupeļi zupai piešķirs krēmīgumu un sātīgumu. Gatavojot dārzeņus, izbaudiet procesu. Atslābinieties un koncentrējieties uz mirkli. Ēst gatavošana ir māksla, un katrs solis ir iespēja radīt kaut ko garšīgu un skaistu. Lielā katlā vai čuguna katlā izkausējiet sviestu uz vidējas uguns. Katlā pievienojiet sagrieztos puravus un sīpolus un, laiku pa laikam apmaisot ar koka karoti, sautējiet, līdz tie kļūst mīksti. Sautējiet apmēram 10 minūtes. Kad puravi un sīpoli kļūst mīksti un caurspīdīgi, tie ir gatavi. Vai jūtat šo brīnišķīgo sviestā sautētu puravu un sīpolu aromātu? Šis siltais un ēst gribu rosinošais aromāts liecina, ka top kas garšīgs. Piektkārt buļļons – garšas pamats. Kad puravi un sīpoli ir mīksti, ir pienācis laiks pievienot dārzeņu buļļonu, kas zupai piešķirs bagātīgu garšu. Katlā ielejiet sagatavoto dārzeņu buļļonu, pārklājot visus dārzeņus. Uzkarsējiet zupu līdz vārīšanās temperatūrai un tad samaziniet siltumu. Vāriet uz lēnas uguns apmēram 15 minūtes. Tas ļaus visām sastāvdaļām vilkties un radīt spēcīgu un harmonisku garšu. Vai nav relaksējoši zupa burbuļos plīst? Dārzeņi lēnās buļļonā, dot savu garšu un labāk vajadzīgs laiks. Sestais – kartupeļi. Pievienosim zīdainu tekstūru. Ir pienācis laiks padarīt mūsu zupu krēmīgu. Lai iegūtu vislabāko tekstūru, kartupeļus vārīsim atsevišķi, kamēr zupa sautējas. Tas neļaus kartupeļiem pārvārīties un sabrukt zupā, saglabājot to formu un tekstūru. Ievietojiet sagrieztos kartupeļus katliņā un pārlejiet ar pienu, līdz tie ir pārklāti. Svaigs piens zupai piešķirs krēmīgumu un bagātīgu garšu. Uzkarsējiet pienu līdz vārīšanās temperatūrai un tad samaziniet siltumu.
Vāriet uz lēnas uguns apmēram 5 minūtes, līdz kartupeļi kļūst mīksti. Pa to laiku varat sagatavot pārējās sastāvdaļas vai vienkārši baudīt brīnišķīgo aromātu, kas piepilda virtuvi. Pienā vārīt kartupeļu zupai piešķir specifisku krēmīgumu un bagātīgu garšu. Šis mazais triks padarīs jūsu zupu vēl garšīgu. Noteikti pamēģiniet. 9. Baudām vienkāršā ēdiena burvi. Ielejiet karstu šķīvjos un patiet galdā. Baudiet lietu. Lai zupa vēl garšīgāka, pievienojiet tai krējumu, svaigus garšaugus, pētersīļus. Pasniedziet zupu kopā ar kraukšķīgu maizi, un jūsu vēders un sirds būs patiesi apmierināti. Tā ir lieliska kombinācija. Nav nekā labāka par karstu zupu augstā dienā. Ļaujiet šai vienkāršajai, bet sātīgajai zupai sasildīt jūsu ķermeni un dvēseli. Labu apetīti! Lūdzu, mūsu lieliskā kartupeļu un puravu zupa ir gatava. Tā ir recepte, kas nekad nepieviļ. Ja jums patika šis video, nospiediet patīk pogu, abonējiet manu kanālu un skatieties citas garšīgas receptes. Un neaizmirstiet padalīties ar šo lielisko recepti ar saviem draugiem un ģimeni. Uz tikšanos nākamajā kulinārijas piedzīvojumā!